ceļiem kolēģi zināmā jomā, jo galu galā es kādreiz mācījies šais telpās un kļūst par treneri, bet dzīvē iegrozījies, kad man vairāk ir mācis saskarties ar līdzīgi raksturu lietām. Jūs redzēsiet, ko šodien skatīšos kopā ar jums. Un tā interesanti, ka daudziem sporta veidiem man nācies sadarboties, bet ar rokas bumbu tā būs mums pirmā reize tikšanās. Bet vienlaicīgi es esmu priecīgs, ka ir daudz saistības ar citiem sporta veidiem un, cim redzot, varēsim kaut kādas kopsakarības šeit novilkt. Viss jācer no laika, lai mums nespīd saule, ja jūs labāk varētu redzēt, jo man ir daudz dažādu zīmējumu, kur parasti tā nesastopās un zināmā mērā, varbūt viņi arī jums varbūt sarežģīti, ja, jo tā varētu teikt, mums ir viena no lielākām tādām atšķirībām, ja, tāda grūtība, ja, kā pārnest reālās lietas no reāla cilvēka, ja, uz sacensību atmosfēru. Ja, un mums visu laiku tādi divi virzieni. Viens ir saucamais treniņš, tas pedagoga darbs, treneru darbs, a otra lieta ir no otras puses izskaidrot to treneru darbu. Tātad man visu laiku arī šodien ar to būs jānodarbojās, jāmēģina izskaidrot, kas ir kas. Un viens no tādiem svarīgākiem momentiem, ar ko nākās saskārties un kam ļoti daudz visi sporta veidi, tā skaitā arī jūsu sporta veidam, ir jāpieliek liela uzmanība fiziskai sagatavotībai, jo tā ne tik vien ir nepieciešama, bet tā var būt par ļoti labu ieroci, lai paaugstinātu savu reitingu. Ja, un, protams, no Latvijas cienītājiem mēs ļoti gaidām, lai jūs kādreiz arī varētu tikt olimpiskā turnīrā, augstākā ranga sacensībās. Ja, un, protams, šeit ir, kā var teikt, droši vienmēr var atrast lielas rezerves. Pirmais vispārējais līmenis, izpratnes līmenis. Cilvēki jauni divi iet pa ielu un saka, kur tu ej? Viņš saka, treneris teica, ka vajadzētu jūs pacelt fizisko. Ej, uz trenažieru zāli. Jūs teiksiet, nav slikti doma, bet redzēsim, jā, dzīves laikā, jā, kas ir trenažieris, kas ir viss trenažieru sistēma, ja, un viņa nozīme sportā. Uzreiz var teikt, ka sportā kāds jūs veids, vieglatlētikā, visur, jebkurā disciplīnā, jebkurā veidā, trenažieru loma ir ļoti minimāla un pat kaitīga. Ja? To mēs vēlāk pārliecināsimies, jo, ja es eju uz trenažieru zāli celt fizisko sagatavotību, skaidrs, es daudz ko darīšu, bet man ir ļoti daudz piemēru, kā aiziet un cilvēks no sporta veidu norakstīts. Pat tādās neiedomājās sporta veidos, piemēram, kā kānīgs sports. Arī viņš aiziet uz trenažieru zāli, un viņš labi cilvēki, kas brauc uz olimpiskām spēlēm, viņš izkrīt no komandas ārā, jo reiz viņš pastrādāja fiziskā zālē, kļuva par atlētu, bet ne par sportistu. Ja? Un tāpēc šis jautājums ir ļoti svarīgs un aktuāls izprast. Un ceļš tas attiecībā uz ātrspēku, ja? Jo ātrspēku daudz neizprot, ja? Un saist ar maksimālā spēka iespējām visu. Tas viss mums šodien jāizvarē. Kas tas ir un ko tas dod? Un, protams, fiziskās īpašības ir ļoti sarežģītas, jo, ja tā laiks mums būtu iedziļināties, es varētu smalki izanalizēt katras cilvēka organismu sistēmas darbību, kas ņem, ja, šī svarīgā mehānisma darbībā, ja, un atļauj mums ietekmēt mūsu kustības. Ja, tātad kustība
izpildus, teiksim, ātrumu, pārvietošanās ātrumu, ilgumu, spēku, un viss šīs lietiņas, kā tas ir. Ja? Nu, protams, ja, kad arī tautā terminoloģijā ir daudz kļūdaini termini, kas mums traucē izprast to lietas būtību. Ja, viss saka, iesim trenēt, šodien ātrumu treniņš, attīstīsim ātrumu spējas. Ātrumu spējas cilvēks nevar attīstīt, tās ir viņam ģenētiski noteiktas, bet viņš savu to iekšējā muskuļu struktūru nosaka, cik ātri es varu izpaisīt vienu kustību, ja, vai atkārtot kustības. Un skaidrs, kā gribam, ātrumu spējas neuzlabosies, bet šo ātrumu spēju līmeni vajag mācīt realizēt. Un tur atkal ir vesela virkni jautājumi, ja, kas mums kopīgi jāatrisina. Protams, ja, kāda mums vajadzētu komanda, kādas mums fiziskās īpašības vajadzīgas. Ja, mēs varētu tā vispār jau sev nosaukt, ko tad īsti mums vajag. Vai mums vajag ļoti ātru komandu, vai mums vajag ļoti izturīgu komandu, vai mums vajag ātrspēka komandu, ja, kas ir ļoti spēcīga ar metieniem. Ja, protams, runājot par tehniku, taktikas izpratni. Ja. Nu, parasti tāds variants ir, ja, kad notestē cilvēks gan uz ātrumu un izturību. Divi varianti, ja, un es esmu redzējis, ja, kā tā dara, un tad vienlaicīgi sporta spēlēs, ja, tad var redzēt, kurš ir ātrs spēlētāji un kur ir izturīgi spēlētāji. Vai, teiksim, ir tādi, kas derētu komandai, kurš gan ir ātrs, gan izturīgs. Ja, tad tas parastais jautājums ir, ja to dara, ja, tad tas ir jāmaina, bet ļoti bieži šī izkliede ir milzīga pa visu šo lauku, ja, un ļoti grūti novērtēt, ja, jo dabīgi, ja man ir šāda komanda pārsvarā, tad viņi ir lēna kombinācijas var taisīt, ja, domāt vai kā, vai otrādāk, vai ļoti ātri atkal komanda, bet nav izturīga. Ja. Un, teiksim, ar basketbolistiem bijis tādu saskarsmi, ja. Vai, kas saka, kas gan vieglāk ir attīstīt izturību šais veidos. Ar jūsu veidā ir ļoti vienkārši attīstīt izturību, ja, jo jums tehnikas, kombinacionālā izpratne, dažādas kombinācijas un viss, tas vienmēr jāieliek izturības treniņā. Ja? Es esmu ļoti daudz redzējis šādas treniņas, teiksim, amerikāņu futbolā ar interesi, kas diezgan līdzīgi jums. Ja? Kā izturības treniņš viņiem kā tāds nav, jo tas ir jādara ar taktiku. Ja? Futbolā es esmu redzējis tādas līdzīgas daudzām pasaules labākām komandām, bet vienmēr, jo kā ir nācies izdevību kaut kur būt, vienmēr cenšos atrast iespēju aiziet kaut kur, kur kāds trenējās, lai apstītos, ko viņi dara, kāds viņu līmenis, kā viņi saprot to lietu. Tāpat basketbolā viss. Un es tagad atbraucu un saku saviem, drusciņi varbūt vajadzētu, tur piestrādāt, teiksim, kaut vai uz izturību. Trakošana mums nedara. Kas tad mums patīk? Kombinācija, spēle, lēni, mierīgi, ejam, izejam, ja? Sakārtojamies, iemetam. Mēs nevaram taisīt hausu. Ja? Bet, kad apstās, teiksim, labākās komandas, viņi ļoti daudz uz to strādā, ja? Teiksim, vienkārši saprast, ja? Kad nekad neizdarīt metienu, pirmo izspēli, ja? Kuri tuvāk pa centru vai pat pāri visam laukumam. Ja, teiksim, vai sakurināt visu laiku milzīgi tempu, ja. Ja tāds stils nav pieņemams, protams, tad ātrums nav vajadzīgs un izturība nav vajadzīga. Tad var lēni būt kombinacionāla spēle, un viss norisinās. Ja, tātad jāizšķirās, ko, un ja mēs kādu īpašību izvēlamies, tad viņi, protams, mums ir jātestē. Ja, jānodarbojās ar šo lietu. Ja. Kas mums ir vajadzīgs? Ātrums, lokanība, izturība mums vajadzīgs. Ja.
ātrs spēks vajadzīgs. Nu, viss tas ir jānoskaidro. Un pie tā jums ir jāpienāk slēdziens, ko man vajag. Un, ja mēs to varēsim atrisināt un kontrolēt šīs īpašības, ja, tad mēs varbūt arī varēsim sasniegt šo fizisko sagatavotību vajadzīgā brīdī, vai sasniegt vajadzīgo rezultātu, atrast pareizo atslēgu, lai salauzt to pretinieku. Ja? Un, nu, cik es esmu runājis ar citu sporta veidu pārstāvjiem, viņi atzīst tiešām, ka izturības un ātruma komponenti ir tie, kurus var vislabāk izmantot, teiksim, pretinieku piespiest citādāk domāt, ja, teiksim, citādāk darīt, un varbūt viņi iedzīv strupceļā. Nu, protams, ka saulē vēl spīd nevar redzēt, mums ļoti daudz cilvēku sistēmu, kas strādā. Ja, un viss mums viņas ir jāzina, kā viņas darbojas, ja. Skeleta sistēma, jāliekas priekš kam, bet jums ļoti labi jāzina, kā darbojas viss šīs jūsu vajadzīgās kaulu grupas, ja? Kur viņas atrodas, kā viņas galvenais pēc tam vajadzētu stiprināt, lai metiens iznāk ātrs un ļoti spēcīgs, ja, teiksim. Nu, redzēsiet, nervu sistēma ir ļoti liela ietekme, pēc bieži, nu, endokrīnā sistēma. Pēc kā, nu, kas beigās, ka tā ir galvenā, nu, cilvēku treniņu, tā efekta virzīšana uz priekšu. Mēs runājam, teiksim, par kaut kādām izmaiņām. Tās pirmās izmaiņas notiek endokrīnā sistēmā. Ja, tad hormoni nāk iztiek, kur vajadzīgi, lai attīstītu spēku, teiksim. Ļoti svarīgi ir hormonu līdzdalība. Ja, nu, bet šodien mēs par atspēku runāsim. Šeit hormoni būs mazāk, bet galvenais ir nervu sistēmas sadarbība, ja, ar muskuļu sistēmu. Ļoti sarežģīta lieta, tātad fiziskās īpašības ir visa šo sistēmu apkopojums. Un nevis pasīvs, kā saka, viņš notiek un viss labi. Vai kā parasti saka, bērns aug arī rezultāti. Ja? Nu, mums ir jāstrādā citā režīmā. Nu, kā organizēt fizisko īpašību attīstīšanas darbu? Nu, ja mēs esam izšķīrušies apmēram, kāda ir mūsu galvenā virziena. Kas mums zināms? Protams, nu, visos sporta veidos šeit ir viens jautājums. Mēs zinām, kad būs, kas mums sacensības. Ja? Tātad plānošana un domāšana par šo fizisko īpašību attīstīšanu ir jāsāk šeit. Un šejienes izejot. Cik mums ir laiks? Nu, jums ar droši līdzīga schēma ir kaut kāds kontrols sacensības, kur jūs beidzamās izpildē draudzības sacensības, es arī sekoju līdz, kā jūs tur spēlējat, kā jūs cīnaties, zaudējat. Tas ir posms, kas būtu jāieslēdz. Protams, pirms tam ir kaut kāda uzkrāšana. Nu, protams, grūti pateikt, cik šitam laukumam ir jābūt lielam. Ja? Nu, tehnikas taktikas pilnveidošanai. Ja? Nu, daži uzskata, ka tas ir pamats, un fiziskām īpašībām jāatvēlē mazs laiks. Ja? Viņi varētu palielināt šo jautājumu vai samazināt. Tas viss jāatstās, nu, kā jums ir vajadzīgi. Bet toties ir lietas, no kuras mēs nedrīkstam atteikties. Nekad, un ko ļoti daudz pietrib, tas ir kustība balsta aparāts. Nekad neko nevar iesākt, ja mēs neesam sagatavojuši savu kustību balsta kustību aparātu. Jā, tad apsīsimies drusciņi vēlāk, kas tur ir, ja tad cīps, ja, tad saites, ja, galvenais ķermeņa, iekšējie, ja, dziļie muskuļi. Nu, jūs teiksiet, nu, kāda problēma, mēs viņus trenējam. Bet redzēsiet, ka dziļie muskuļi ir ļoti atšķirīgi no dinamiskiem muskuļiem. Pavisam citādi uzbūv un citādi trenējas. Lielākā daļa tomēr vienmēr šeit kļūdās, jā, jo ar šiem rakņu cevišķiem vingrinājumiem, ko mēs tā esam uz trenažieriem, jā, diemžēl mēs šiem statiskiem muskuļiem klāt netiekam un viņus neattīstam. Nu, to drusciņi vēlāk mēs pieskārsimies. Un kas te vēl vajadzīgs? Nu, tad izturīgi noteikti. Varbūt vajadzīgi, ja jūs atzīstat.
Protams, tā bultiņa, es no šeit gan knapi redzu, kuriem viņi iet, tad varētu būt lielāk, mazāk. Jā, bet katrā gadījumā viņi visu laiku mums vajadzētu mācēt uzturēt. Okulāt, kad pazūd sauli. Un to jums viegli risināt. Izturības jautājums jums nebūtu problēma, jo jums ir liels laukums un jūsu māka noslogot dažādās kombinācijās, ja, varianti. Kaut vai, nu labi, aizskrien viens spēlētājs vai divi spēlētāji, cik vien maksimāli var uz otru galvu, skrien atpakaļ un sākās spēle. Un tā var iekustināt visu komandu. Ja? Entās kombinācijas futbolā, kuras tu skatījies, ja? Un arī basketbolā līdzīgi. Ja? Visu laiku notiek šāda izraustīšana, ka tu pirms sāc kombinēt, tev jau ir slodze riktīgi dabūt. Ja? Ar visādiem, nu, protams, jūs to labāk, jūs varianti, jo es saku, neesmu daudz ar roku un nodarboju. Kaut gan tikko, kad roku bumba Latvijā sākās, es mācījos akadēmijā, Fiskultūras institūtā, Zemvaldi, kas mūs te apmācītais, jūs varbūt atceraties kā Zemvaldi, ja? Viņi mūs te vieglatlēts, kas bija uzreiz iesaistīti, jo mēs tur visu tos viņas komandu, mēs, nu, kā saka, sasitām upatās, jo kas bija, mums bija ļoti spēcīgs metiens, ja? Kas nebija viņiem, ja? Nu, un tad mums teica, nāciet spēlēt, un tad šādā arī mēs tur uzspēlējām, bet, protams, mēs ātri to lietu pabeidzām. Bet, tātad, noteikti jautājums, kas ir ļoti aktuāls, vai jums vajag drusciņ, kā saka, mazs sportista, vai viņš paliek tievs un skalīgs. Teiksim, basketbolā, ja nerunājot, teiksim, kuras tādījos amerikāņu futbolu, ja? Tas ir viens no galvenajiem momentiem, kad man vajag muskuļaudu hipertrofu. Drusku vajag atlētam būt. Basketbolā saka, ja tev nav šī ķermeņa masa, tu neesi aizņēmis laukumu, bet ja tev ir kaut kāda, nu, tad netiek klāt vienkārši cilvēks. Neviens tev nevar ne pastumt, ne pagrūst, ja? Teiksim, tu stāvi, protams, ir sodi vai kāds, bet ja tu stāvi, ja, tad bieži tas sods nemaz netiek, kā saka, manāms, nav manāms, jo tu esi stiprs, ja, to tu var noturēt. Tas jautājums mums jāpacēl, vai to vajag vai ne, ja, teiksim. Ja. Nu, protams, ātrs spēks. Ja, nu, ātrs spēks mums obligāti ir vajag, jo metieni, ja, ir viss tā galvenā būtība, ja, jo ielikt spēku metienā, nu šodien varbūt tam mēs veltīsim ļoti daudz laika, lai to saprastu, kā to panākt, ja, jo ir dažādas iespējas, kā šo jautājumu risināt. Nu, ātrums vajag mums, nu, arī jāskatās, ja, kas ir ātrums, ja, teiksim, ja, tad ļoti ātrs uzņemt startu un skriet, ja, par šo laukumu, ja, būt ļoti ātrāk, ja. Ja, un, protams, ir jābūt labai koordinācijai, lai varētu izpausties arī jūsu veiklība. Ja? Jo kas ir veiklība? Veiklība ir tās pašas gudrās koordinācijas kustības, kur mēs tikai izpildām laika vienībā. Ja? Ja mums ir laba šī koordinācija, ja? Nu, tas viss ir spēles laikā jārisina. Nu, galvenais jautājums ir, cik tad vajag katram šim procesam laiku, ja? Jo, redzēt, kustību balsta aparātu nevar attīstīt dažās dienās. Ja? Viņam vajag zinām laiku, un pēc tam tāda nelaba lieta ir, ka katrs elements, un ir sevišķi cīpslas un šitās saites mums organismā dzīvo noteikti laika, kaut kur pusotru, nu, mēnešu laikā, viņa pusdzīves laiks. Tātad, paies mēnesis, jums šīs spējas kustība balsta aparātam, ja, sāk samazināties, ja, un kustība balsta aparāts, nu, man jāsaka jums 3 vārdos, kaut gan man, nu, citiem es esmu lasījis, vesela lekcija jālas par kustību balsta aparātu un tā stiprināšanu. Protams, vēlāk arī tām lietai pieskārsimies, ja? Bet daudz šai lietai pievērš ļoti maz uzmanību, ja? Jo
teiksim, ja nezinu visus šos mehānismus, ko mēs apskatīsimies, ja, kustība balstu aparātus ļoti grūti attīstīt. Un pēc tam šie dziļie muskuļi, ja, kur ir ļoti svarīgi, ja, teiksim, bez tiem, ja, tūlīt redzēsim vēlāk, nav nekāda iespēja to lietu darīt. Un tad mums jāatrisina, ko no šiem mums vajag un kas mums jāieslēdz. Ja, jo hipertrofija, tas, teiksim, prasa tik hipertrofija kaut kur, ja mums drusku vajag 2 nedēļas, varbūt pietiek, lai kārtīgi hipertrofiju izsaukt, vajadzīgs 6 nedēļas, ja. Protams, tas jau nav teikts, ka jūs varētu te kombinēt kopā ar saviem treniņiem. Atrast vietas, ja, jo hipertrofijai ļoti traucējošs faktors ir izturības treniņš. Jums nav izturība galvenais, un jūsu izturības veids pavisam ar kaut kas cits ir. Ja? Cita darbība, cita noris, ja, teiksim. Tā kā tos var visus varbūt šeit pat sasaistīt kopā zināmā mērā. Protams, tuvojoties sacensībām, ja, mums ļoti svarīgi ir attīstīt, teiksim, šai periodā ātrspēku, ja, un, protams, panākt ātrspēku realizāciju, ātrumu, ja, tātad gan skriešanā, ja, kas tas īsti ir, un arī metienā, ja, šeit panākt, ja, šo ātrumu. Ja, tātad, tā katram vajadzētu iesākt un šādu maziņu plānu uzmest, protams, cik atļauj laiks, ja, un kā, ja, bet, lai neiznāk tā, kā iznāk, apmēram, kā es teicu, ka tie puiši satiekās uz ielas un prasa, ko tu darīsi, ja, un tagad es skatos, kā parasti ziņos, sanāk valsts komanda kopā, neteiksim par jums tas nav, bet, teiksim, basketbolā gatavojās, ja. Nezinu, cik tur laiks ir ļoti minimāls, pirms pašām sacensībām, ko darām, pacelsim fizisko. Tad es skatos, tur parāda televīzijā 2 sekundes, trenažieru zālē kaut ko šādu pumpē. Kolosāli, nosit komandu lejā, cik vien zem var. Un es teicu, mini draugi, jūs visi saprotiet, kāds būs gala rezultāts. Gala rezultāts tāds, kā cik gads jau pēc kārtas ir. Ja? Vienmēr vecā sistēma, vecā darbošanās, ja? Neizprot atsevišķo fizisko īpašību sadarbības likumsakarības. Kas ir kas jādara, lai būtu formā? Nevis aiziet, trenažieru zāli, muskuļi strādā pavisam citādā režīmā. Mēs tūlīt tam pieskārsimies, ja? Kas mums ir ļoti kaitīgi. Kultūristam, atletiskā vingrošanā, brīnišķīgi, bet mums tas nedara. Un ja treneris, un es saku arī, nevaru jūs apgalvot, bet citos sporta veidos teikt, un jūs ejiet uz trenažieru zāli, celt fizisko sagatavotību. Laiku, zinām, mērā izšķiešana. Un ja vēl ieliek viņu kaut kur tur, pirms nevajadzīgā vietā, nekas cauri neiznāks. Es nezinu, te es saku, tas ir jūsu domas un jūsu sacensību kalendārs. Ja, jo, tā godīgi sakot, atkal ir atsevišķa lekcija par treniņu sloģu plānošanu. Ja? Kā salikt visu kopā, ja? Lai beigās būtu tas rezultāts. Ja? Bet pirmais, mums jāizšķirās par to, ko mums vajag. Kādas līdzekļus mēs ieliksim, kādas šeit mēs paņemsim un cik tam veltīsim. Ja? Un arī pareizi izpratni. Viss saka tā, kā saka. Sākās sezona, tagad mīļā komanda uz mēžu, lēns skrējiens, trenēsim, sāksim ar izturību. Bet tā ir atkal nepareizi izpratni, jo tas lēnais skrējiens nekad nav bijis domāts, ja, īstenībā. Lai trenētu izturību, lēns skrējiens ir, lai mēs nostiprinātu cīpslus un saites savās muskuļos. Tikai tāds lēns skrējiens to nostiprina, un tāpēc viss to dara. Bet, liela vaina arī padomu sistēmai tas ir. Ja, jo padomu sistēmā bija vairāk līmeni šai lietā. Pirmais līmenis, tas, ko mēs visi kādreiz saskārāmies, mācību grāmatu. Tur te, kā teica, tas bija priekš tautas, ja, lai tauta darbojās. Tad nāk augstāk līmeņi un beidzot
galvenā izlases komanda. Nu, man bija veicies, kad es biju PSRS, teiksim, metodiskā komisija, ja, bija treneru prezidijs, pie kur bija metodiskās komisijas dažādos veidos, un es tur savā laikā, 80. gados, es biju tai komisijā klāt. Tur bija arī vēl viens no mūsu akadēmijas nelaids, gan Amāļins no sporta spēlēm. Un mēs dzirdējām brīnumu lietas, ja, par ko runāja, kas ir tautai jāzina un kas tautai nav jāzina. Ja. Nu, kā saka, dariet, mēs, kā saka, noziedzīgi var būt, bet tad bija izvēle no talantiem, caur rīkiem uz priekšu, ja. Bet šodien pavisam cita lieta. Tā kā daudzas lietas, ja, un par nožēlu vēl jāsaka tāda viena lieta. Ja, tā izveidotā padomu sistēma bija pasaulē apmēram visiem pārējiem kā 20 gadu priekšā metodiskā ziņā. Tad tagad mēs esam jau pietuvojušies Eiropas līmeni visās lietās, nokrituši lejā. Tad to pierāda daudz piemēru no dzīves. Teiksim, bija tādas slepenas lietas, ko darīja PSRS izlasē. Ļoti labi, mēs tur darbojamies, mums ir rezultāti, medaļas, jā, viss kārtībā. Paiet 15, apmēram 16, 17 gadi pēc tam sāk to darīt Eiropā. Un ļoti vienkārši. Profesionāla riteņbraukšana bija pirmā, jā, kur nejauši atklājuši to, ko tie dullie krievi tur ir darījuši, jā. Arī viņi sāk darīt, jā, Beļģijā pirmā tur 7 līķi, 15 līķi, jā, teiksim, atceraties tie skandāli ar EPO lietām, jā. Bet krieviem tas bija izstrādāts perfekti, jā, un viņi to visu laiku darbojās, jā, teiksim, un guva arī zināms panākums, jā. Un kaut gan krieviem bija 80. gados 2 laikām līķi un vairāk sajūta prātā, jā, teiksim. Tādas lietas liecina, un arī veselu virkni metodiskā ziņā, kas tagad izplatās pa pasauli un viss sāk redzēt, kā jādara. Tie ir mūsu 80. gadu slepenie materiāli, ko mūsu cilvēki, kā tik ārā uz citām valstīm, viss to publicēja, un tā tas aizgāja uz priekšu. Jā, teiksim, brauc, kur grib, Austrālija, Amerika, Japāna, nevar nosaukt cits kontinents, kur es eju, visur es satieku savus bijušos cīņbiedrus, jā, kopā mācījāmies, kopā strādājām. Tad viss tas ir izgājis pa pasauli. Bet līdz ar to tas kopējais līmenis krītās, jā, jo tas rezultātu līmenis aug un metodiskā ziņā jādomā kaut kas jauns. Mums ir ātrspēka jautājums. Jā, es jums vienu tādu schēmu, kur, zinām, jums jāliek vērā. Tātad es teicu, hipertrofisks slodzes. Apmēram 2-6 nedēļas būtu minimums. Jā, lai varētu. Protams, ja vairāk vajag, tad jātaisa apmēram 6-10 nedēļas. Jā, un droši tas jums nav iespējams, un tas nav vajadzīgs varbūt tās, jā. Un redziet, ka šeit treniņš dalās hipertrofēt, tātad palielināt masu un mācīt muskuļus strādāt. Redziet, bet tas, kas mums saistās, tātad muskuļu masas mācīšana, tātad kā ātrspēku dabūt, ja? Un redziet, kurā brīdī to drīkst darīt. Redziet, sākumā ir ļoti liels apjoms no hipertrofiskiem vingrinājumiem, ja? Mazāk ir ar šiem tehnikas jautājumiem, ja? Bet vēlāk, ja? Apjoms krītās, un redziet, ātrspēks, tehnika, spēja var risināt tikai šai momentā. Jā, tātad divi šie lielumi - intensitāte un apjoms. Redziet, kā ir jāvirz kopā abi divi, lai sasniedz savu maksimumu. Šeit var tikai būt runa par ātrspēka īpašību izpausmēm. Ja? Un ja es viņus kaut kur citur ielieku, ja? Acīm redzot, kaut kur pirms sacensību periodā mums arī jāatrod laiks, lai mēs sevi nospicētu, ja? Lai ieiet formā, ja? Šai lietā. Līdzīgi ir, teiksim, ātrumā, vieglatlētikas piemērs jums rāda, ja? Teiksim, kā strādā
ātruma īpašības, tad jūs ziniet, kā teikt, palielināt nevar. Bet, kā var palielināt skrējienu ātrumu? Jūs visi sakiet, kā tad nav. Mans audzēknis sākumā skrēja 13 sekundes, tagad viņš skrien jau 12 sekundes. Bet kā lai viņš skrien 9 sekundes, ja? Redziet, ko viņi dara visi, ja? Varbūt visi skrien, teiksim, tie labākie skrējēji skrien tās 10 sekundes, kas, kā saka, gandrīz normas apstākļos, kur var kaut būt 10,5, 10,5 sasniegt. Ja? Redziet, vispirms mēs strādājam uz soļu pagarināšanu, tad ielikt spēku, ja? Lai solis būtu garāks. Bet solis ir ļoti svarīgs otrs jautājums temps, jo soli var pagarināt. Mums ir otrs rādītājs temps jāpagarina. Tad, kad pagarināts solis, tad mēs strādājam uz tempu un beigās mēs realizējam ātrumā. Tad visādi ātrumi, virsmaksimāli ātrumi skrējienu un vēl tur veselu virkni, ko mēs varētu vēlāk kādreiz runāt un apstīties. Un tad ir sacensības. Ja? Tad schēmas, kā šī lieta jāieslēdz. Ja? Kurā vietā. Bet, ja es šeit to īsti neizprotu, ja? Un vai īsti nelaikā es dodu, teiksim, vingrinājums, kas izsauc muskuļu hipertrofiju, es dodu kaut kur šeit pirmsacensību periodā. Ja? Un, es nezinu, varbūt tā bija tā doma, ka šais sezonā sākumā nevajag rezultātu parādīt, ja jāatpūšās komandai, lai beigās. Bet, ja es eju uz startu, tad, protams, man ir jādomā, ko es sasniegšu, nevis palikšu kaut kur beidzamās vietās. Ja? Otrs svarīgs jautājums, mūtisks. Ja? Stabilitātes muskuļi jāmāk nostiprināt. Un labs treneris to zina, kad mums ir iekšējie muskuļi, kur ļoti grūti trenējās. Ja? Tas ir vēdera ārējais slīpais muskulis, vēdera iekšējais slīpais muskulis, šķērs muskulis. Ja? Tie visi statiskie muskuļi, kur ar dinamiskiem vingrinājumiem diemžēl netrenējās. Ja? Jo viņi pavisam citādāk, kā tās lietas ir. Ja? Un, protams, tur vajag speciālu režīmu, speciālu darbību, bet šodien tas jāatliek uz citām reizēm, jo citādi mēs netiksim galā ar ātrspēku īpašībām. Un, protams, jāpanāk līdzsvars starp iekšējo, ja, saka to telpu un mugurējo muskuļu telpu. Ja, to visi uzskata, un tas jau ļoti sen, pat dažas mācības, teiksim, jūs varbūt esat dzirdējuši pilates vingrošanu. Esat dzirdējuši? Ja? Ja? Ļoti labi. Tā ir tā lieta, ja, kas ideja, ja, kur vēlāk tika pilnveidot no sportiskā viedokļa. Ja, kad ir jārada līdzsvars starp iekšējiem un mugurējiem muskuļiem. Ja. Protams, viņi trenējuši atšķirās no mērā no sportiskā, bet sportistam jāsaka, nav laika ar šīm lietām nodarboties, ja, jo tad mēs nepaspēsim apgūt, ja, šīs lietas, jo tik klāt šiem muskuļiem nostiprināt muguras dziļos muskuļus var tikai specifiskiem vingrinājumiem. Ja. Un diezgan drastiskiem tādiem, ja, ko labs piemērs būtu. Jūs spēlējat zālē, tur varbūt atrodas vingrošanas sols. Ziniet tādu lietu, vai nekad nav nācies? Viens no populārākiem līdzekļiem sporta spēlēs ir šī sola, teiksim, puskomanda, 4-5 cilvēki, un hop, un hop, un hop, ja? Lai nostiprinātu šīs lietas, kaut gan daudz, teiksim, fizioterapeiti, kas ir, kā saka, nepareizi treniņi izsauktie viņu darba lauks, ja, norāda to, ka mums ir ļoti daudz problēmas tajā treniņā. Jo, jāsaka, agrāk neviens nezināja, ka vajadzīgs fizioterapeits. Ne lūši, ne viss, kas mums izauga par slaveniem pasaules sportistiem, neviens fizioterapeits nebija. Varbūt viens nelaiks, kad bija arī Bērziņš, ja, kas varēja pamasēt cilvēku, bet ne jau
Katrai komandai tagad ir līdzi vairāk masieri un viss. Masieris dara to, ko treneris nav izdarījis. Tu neesi nostiprinājis, pirmkārt šos, ja, līdzsvaru nostādījis, kas ir jāattīst, un tālāk nāk viss šīs cīkslas, ja, kas ir pēdas locītavā, ja, visās pārējās locītavās, ja, saites, viss tas ir jānostiprina. Kustība balsts aparāts, un viņš jādara cauri gadu, jo es teicu, viņš dzīvo pusotru mēnesi kaut kur, un tad sāk lēnām atmirt, jums bojājas šis aparāts. Un ja jūs to nedarīsiet regulāri, ja, tad jums visu laiku sāpēs muskuļi, jo pēc, kā pārtrauc un sāk taisīt šos visādus atspēku vingrinājumus, kurus jūs ļoti labi ziniet, tie ir visādi vieglatlētikas skrējieni, vingrinājumi, kāpinājumi, ja, pātrinājumi, dažādi lēcieni, ja, cīksoļi, augstsoļi, ja, visi šie kustības vingrinājumi, kas ir ļoti jālieto, jo visi tie vēlāk tūlīt redzēsiet, mēs runāsim par nervu muskuļu iekšējo koordināciju. Bez šiem vingrinājumiem neviens nevar ātri paskriet. Un ja jūs skrienat, jūs neesat izmantojuši varbūt to, ko jūs varētu savā dzīvē realizēt. Nu, atcerieties, ka jums kādreiz ir jālūdz izstāstīt, jā, tieši par atsevišķu treniņu, jā, kas šai vietā ieslēdz iekšējā laiks, iet ļoti strauji uz priekšu, mums jāskrien uz priekšu. Nu, adaptācijas procesi. Protams, mums jāzina, kāda muskuļi strādā, jā, bet jau to gandrīz katrs zina jau uzprast, kāda muskuļi strādā, jā. Nu, var just, jā, šitais biceps, jā, te tās triceps, jā, tur gastrocnēmiums strādā, tur vēl kāds strādā. Bet, redziet, viņi ir dažādas kontrakcijas. Un tas ir jāņem, ka sportā ir tikai augsta rakstura kustības. Trenažieru zālē ir tikai pārvaroši, nu, saucamās koncentriskās. Jūs tādi saprotiet to terminu, jo visu laiku tas bija, ja neviens latvis netulkoja, teikt, koncentriski, ja, jo vieglāk no angļu valodas krieviem iztulkot kā koncentriski, ja, un mēs to pārņemam, ja. Jo tā īstenībā ir pārvaroši, ja, tikai pārvaroši. Bet mums ir jābūt, un kā to jūs tūlītās redzēsiet, un tad sapratīsiet. Tad ir ļoti svarīgs jautājums, jo mums ir divas dažādas muskuļu šķiedra grupas. Ja? Mums ir glikolītiskās muskuļu šķiedras, nu, tautā viņas sauc par ātrām šķiedrām. Viņam pavisam citi hipertrofijas nosacījumi, un mums ir elpojošās muskuļu šķiedras, tās lēnās. Ja? Viņiem tie statiskie muskuļi pārsvarā. Viņiem pavisam cita darbības struktūra. Ja, un ja to nezina cilvēki, un kāpēc nezina? Nezinot vienkārši, jo padomu laikā bija noliegts, ja, kultūrisms kā sporta veids vispār, tas vismaz cārā. Un kultūristu metodas, kas tieši saistās ar šo lēno muskuļu, statisko muskuļu stiprināšanu, tika ignorētas. Ja. Nu, protams, ka tagad atļaut, tad viss sāk to darīt, bet tas tikai sāk parādīties, jocīgi vai ne, bet līdz jums jau droši nav aizgājis. Jā, kaut kur 80. gadu vidū, jā, paši Krievi padomju savienībā atmodās, ka, nu, nav kaut kas īsti, tomēr jāņem vērā, ka arī viņi metodas var izmantot. Un tie ir tieši tie lēnie muskuļi, kur jums jānostiprina, lai jūs dabūtu šo līdzsvaru, jā, starp iekšu un muguru pusi, jā. Nu, redziet, šeit uzreiz daudz jau kļūdās. Pirmkārt, jau to režīmu jau var noteikt, jā. Nu, protams, gala rezultātā tad rodas divu veidu adaptācijas. Viena, kas ir glikolītiskie, otra ar šiem lēniem muskuļiem, jā. Svarīgākais, kas mums šodien interesē, tie ir nervu procesi, jā. Kā nervu procesi sadarbojās, jā, jo izrādās, ka mums jāatrod tādu vingrinājumu, kas palielina šo muskuļu darbinošo nervu impulsu aktivitāti. Ja? Un ja to mēs varam izdarīt, ja, tad tur ir visi tādi vingrinājumi, ko mēs tūlīt mēģināsim pieskārties viņiem dzen cauri. Un otrs jautājums ir iestiepšanas saraušanās ciklus. Ja? Tas tāds. Ja? Jo izrādās, ka tas ir trenējams un ļoti labi trenējams. Ja? Un viņš mums ir jāizmanto. Protams, mums ir muskuļu hipertrofija, bet par to šodien vispār mēs nerunāsim, jo mēs netiksim cauri. Nu, pirmais jautājums.
panākt pēc iespējas spēcīgākās kustību vienību ieslēgšanu organismā. Tas ir ļoti svarīgs spēka jautājums. Jā, bet redzēsiet, kur mēs saduramies. Jā, jo šeit maksimālo kontrakciju spēku, te parādīts, kā muskuļu šķiedrības mazās ieslēdzās, drusīgi lielāks, vēl lielāks un beigās viss stiprākās. Ja? Cilvēki, kas ar sportu nenodarbojas, vai cilvēki, kas nav īsti nodarbojušies ar sportu, nekad līdz maksimālam līmenim netiek klāt. Vai mums tas ir vajadzīgs? Kas mums no šī ir vajadzīgs? Mums ir ļoti svarīgi, bet kā to izdarīt? Tātad mums vajag panākt, ja? Bet to redzēt var panākt tikai ar šādām milzīgām slodzēm. Mums svarīgi redzēsiet, svarīgi metienā šeit palielināt sākuma spēku. Ja? Viņam nav nekāda korelācija ar šo maksimālo spēku. Ja? Tautā ir iemiesojies, kad vajag nostiprināt visu to šito sistēmu, ar ko jūs šeit to bumbu jebkādā stāvoklī metiet vai izpildiet. Ja? Bet šāds slodzes ir diskutējams. Mums viņas īstenībā nav vajadzīgs, jo, redziet, tāds slodzes veicina sasniegt maksimālo spēku. Ja? Maksimālais izometriskais spēks. Mums nav te tāda trenažieri, bet tāda redzējis, ka tu ieeji trenažierī, jau tādu kustību ņem un spied un redzi, ja, cik ātri tu sasniedz to spēku un cik lielu līmeni tu sasniedz. Bet, ja jūs apsīties savu metienu, jums metiens kaut kur šeit notiek. Ja? 1/10, ja? Ietvaros kaut kur, ja? Tad jūs sasniedziet 1/3 daļu no tā maksimālā spēka. Tad mūsu uzdevums ir panākt, palielināt, ja, šo ātrumu. Un to dara, veicina, ja, panākt šo nervu impulsu frekvences lielumu. Kā viņi panāk? Ja, teiksim. Labi piemēri, ja, kur ir pirms treniņu. Trenējies cilvēks, ja, pieņemsim lekšanās, mešanās, ja. Šis piemērs ir no lekšanas, ja, un dabūts, ja, kad viņam te nervu impulsi redzēt tādā kārtībā pieaug. Ja. Bet atspērienu moments redzēt, kur ir. Ja. Tad, ka vēlāk viņš ir trenējies ilgstoši, vairākus gadus jau uz atspēku vingrinājumiem. Ja izrādās, kad atspērienā redz, viņš šeit var ielikt šādu spēku. Ja? Nevis šādu. Un tas pilnīgi attiecās uz šķērmetējiem. Ja? Tas attiecās arī jums, jo es arī uzskatu, ka jums ir ļoti svarīgs šis metiens. Ja? Un tātad mums ir jānodarbojas ar vingrinājumiem, kas palīdz šo ātrspēka svarīgo niansi atrisināt. Vai palielināt. Protams, mums trūks šo sarežģīto kritēriju. Bet jums būs acīm jūtams stiprāks metiens, jo, ja jūs varat ielikt sākumā ļoti lielu spēku, kas ir svarīgi sākumā, jo pēc tam to spēku šeit vairs palielināt nevar. Tas tik sākumā jāielikt, ja, šeit iekšā šeit metienā. Ja. Pēc skatīsimies to kinemātisko ķēdi, kā to izdarīt. Ja. Un tas ir jāpanāk. Un to, redzēt, ja šeit, teiksim, pētījums bija kaut kur 50 Hz, ja, un šeit trenētā līmenī, ja, tu augstāk nevar iziet, ja, jo tas iepriekšējais ir tas, kas tev ierobežo. Ja, bet sasniegt ātrāk šai daļā, ja, tātad šeit sasniegt, tu vari ievērojami šo lietu uzlabot. Ja, tas, kas mums ir vajadzīgs, ja, teiksim, tieši. Ja. Tātad. Un šeit ļoti labi ir šie vingrinājumi, ja, kurus var izpildīt ar apmēram no 50 līdz 85% no manām maksimālām iespējām. Jūs zināt, kas ir viens AM? Atkārtojuma maksimums. Viens atkārtojuma maksimums ir 100% svars, ko es varu pārvarēt. Bet šeit jūsu kustība atrast 100% ātrumu praktiski nav iespējams. Ja, un tāpēc mēs saistīsim vēlāk, redzēsim, runāsim laiku, lai tā pārvarētu pretestību iespējams ātrumu. Ja? Kā palielināt šo spēku, par šo jautājumu tas attiecās. Ja? Redzēt, kad
kustību, tā frekvence, lai tik panāk mums vajag metieniem nodarboties. Ja? Dažādas svara lodības, ja? Pildbūmus. Ja? Viss, kas veicina, protams, ne smagas pildbūmus, ja? Bet tās mums var risināt to lietu. Ja? Jo, redziet, ka tradicionālai vingrinājumi nedod trenažieru zālē, ja? Nedod svarstienas. Viena kustība, ko parasti metē izmanto, un arī jums ieteikti, teiksim, es tūlīt vēlāk parādīšu no puspietupiena, ja, svarstienu raušanu. To var ļoti ātri, kad zināmā mērā ir saistīta ar šo kustību. Bet, protams, ar šo kustību nav daudz, ja, teiksim, šīs kopējās saiknes. Ja, bet tātad mums ļoti daudz ir lodības. Es neesmu redzējis nevienu lodību tagad. Ja. Visur. Ceļš gumijas kaučuku lodītes, ja, teiksim, jums bumbi ir 400, cik tur 240, cik gramu, ja, smagu. Ja. Vieglāks, smagāks lodītes, ja, jums obligāti vajadzīgs tāds atrisināt un mest, ja, jo, nezinu, tagad nav kaučuku lodītes no gumijas, ja, visādi tipa, ja, dažādi svari, ja, kurus var mest un var mest tīklā, jums droši manēžā ir tīkls, ja, var atrast kur un ļoti daudz dažādas metienas ar svaru, kas ir zem, redzēsim, ko tas dod, ar svaru, kas ir virs, ja, vai neteiksim, ja, jo redzēt, mums vajag pirmkārt muskulis, kas dod un apkalpo šo plaukstu locītavu, ja, tātad šis moments, ja, jo šeit kustības lēni un krūšu daļa, ja, kas šeit to iesiekšanu rada, ja, lai varētu panākt, ja, visātrāko, ja, metienu uz priekšu, ja, tātad. Ar šīm lietām, ja, mums ir, ja, varētu teikt, tas ir viens no mūsu uzdevumiem. Arī jūs, ja, teiksim, palēnāt muskuļu iespējas, ja, vai ne, un pēc tam, protams, atrast to, ja, lai šo kustību varētu pātrināt pašā sākumā. Un to tikai var ar šādiem metienu palīdzību tik klāt. Ja. Tad vēl viena svarīga lieta, kas jums jāiemācās. Ja, un, cik es esmu jūs redzējis, jums visiem diezgan labi tas izdodas. Jūs mākiet iestiept, ja, šo metienu brīdī, ja, šos visus muskuļus, ja, izmantot elastīgo enerģiju. Ja, man nav, protams, diemžēl uz metienu, ja, bet, lēciet brīdī, kas ir muskuļu iestiepšana, ja, lai izprastu to mehānismu. Ja. Redzēt, ka zem kāja tuvās zemeskarei, ja, man visi muskuļi brīvi, bet, interesanti, vēlāk jums rādīšu, kad cilvēks ar prātu jūt, ka tuvosies zemē, un viņš jau sāk aktivizēt muskuli, ja, iestiep, priekšiestiepšana notiek, ja, bet, kad viņš saskarās, ja, tad redzēt svars spiež, un kas notiek? Vispirms stiepjās muskuls, un pēc tam stiepjās cīpslu, ja, un cīpslu izstiepjās, un milzīga enerģija iekrāja, un pēc tam nāka, tu atspēries, cīpsla iztaisnojās, tātad elastīgo enerģiju, ja, deformācijas enerģiju mēs pārnesam uz to, un šo momentu, viss trenerā atcerēts, ka cilvēks lec, vai viņš nokavē šo momentu, vai nē. Jā, tātad, jo stīpli, teiksim, cīpslām ir ļoti svarīgi, jo ātrāk mēs viņus iestiepjam, jo vairāk viņi iestiepjams. Ja? Ja lēni stiepjam, ja, tad nekas neiznāk, bet ja ātri, ja, tad viņi vairāk var tikt viņi iestiept. Ja? Ja? Jo vairāk tos ciepslu stiepi, viņam ļoti interesanti lieta, jo viņi grūtāk stiep. Ja? Jo pretojas viņi. Mums jāpanāk, lai viņi iestieptos. Ja? Un jo lielāks stingums, jo būs lielāk šī deformācijas enerģija. Ja? Un tātad mēs varēsim ieguldīt lielāku spēku. Galvenais mums metienā. Ja? Tātad viss šis mehānisms mums ir ļoti rūpīgi ar to lietu jāstrādā. Ja? Un tātad redzēt gan kājām, ekstremitātēm, ir skriešanas, leikšanas vingrinājumi. Mums ir mešanas vingrinājumi. Protams, ja, kad šādu darbību, ko mēs aprunājam, jūs bieži varbūt nesat dzirdējuši, bet viņi sauc par iestiepšanas saraušanās ciklu. Ja? Un tas cikls ir ļoti svarīgs, ja, jo
viņš redzot visādos sporta veidos, ja, vai ne, nu, ir vajadzīgs. Protams, tur ir dažādas izpausmes šiem iestiepšanas saraušanās ciklam, ja, jo mēs zinām, kā, teiksim, cilvēks, lai izpildīt vienkārši palicienu. Šeit arī ir iestiepšanās cikls. Otrs ir, kad es lecu uz augšu, lai es iet volejbolā, ja, vai arī uz savā metienā var būt garais cikls. Ja. Bet visi tie ir vingrinājumi, ja, kas jāņem vērā, jo viņi vēlāk realizēsies, mums palīdzēs ātri sasniegt šo spēku. Un ja ātri sasniegsim šo spēku, mēs varēsim izpildīt ātri mums vajadzīgo lecienu. Vēl viens svarīgs refleks, kurš mums jāmāk noķert. To savā laikā Itāļi atklāja un tagad ar to pasaules labākie prāti arī treniņā nodarbojās un seko līdzi. Teiksim, ir saucamais miotātiskais refleks, ja? Ja vienkārši viņš ir, kad es muskulu stiepinu, tad vienā brīdī muskuls jūt, ka tu viņu var pāraut. Un ko viņš dara? Šis pats sāk kontrakciju. Un to kontrakciju vajag mācēt noķert. Nu, un šis itālis, jā, mazais tāds maziņš, pazināja personīgi, jā, nu, viņš mērīja skrējienu laikā. Redziet, skrējienu zemskaļu, kad skrien lēni, redziet, šis refleks bremzē, jā, un tāpēc, lai attīstītu ātrumu, lai attīstītu šo mehanismu, vienmēr ir jāatrod šī robeža tuvu pie jūsu maksimālām spējām. Tas ir kaut kur 95% apmēram no maksimāla ātruma, ko jūs vispār variet. Tur tik redzēt šis refleks pāriet pozitīvā fāzē. Viņš visu laiku bremzē. Un daudz arī tā skrien. Viņš skrējas 12 sekundes, teiksim, un 12 sekundes viņš skries, kamēr, kad viņš aizies no jums prom. Ja, bet cits skrien daudz ātrāk. Ja. Redz, viņam varbūt izdodās to trāpīt, bet tā būtu jūsu trenera acis, kas to apskatītos un saprast, ja, ka šis miotātiskais refleks ir jātrāp vajadzīgā vietā. Vēl viena lieta ir muskuļa aizsarga refleks, kurš bremzē mūs sevišķi. Ja? Nu, tur gara ķēde un, protams, saprotiet, laiks tas prasa izskaidrot, bet īstenībā tas ir ļoti vienkārši, ka ir brīdis, kad muskulu pārstiepņi viņš ieraujās, saraujās. Un ar atsevišķiem vingrinājumiem, un tie ir mums visiem pazīstamie lēcieni dziļumā, jā, diemžēl, plecam, un šeit mēs to bremzēšanas refleksu nesam iemācījušies mazināt, jo tādas triecienu slodzes, kādas ir lēcienā dziļumā, jā, mēs nesam apgūjuši. Jā. Nu, apstīsimies, ko deva mums tā izietais kurs cauri. Protams, es redzu, ka laiks strauji lido, un mēs drusciņi, kā saka, arī vēlāk sākām, bet gribu jums tādu parādīt, ko visi šie refleksi deva kopumā. Nu, tās ir muskuļi spēka iespējas. Jo muskuli vairāk iestiepni, jo, ko viņš dara, uzrāda augstāku spēka līmeni. Ja? Tad vajag iestiept šo muskuli. Ja? Un neparvēlti jums šajā īsā brīdī, ja? Kāpēc jums jābūt tik labam šim kustību balsta aparātam un līdzsvaram starp, ja, teiksim, vēderu un muguras muskuļiem, jo jums metiens droši jāizpild gan šādā pozīcijā, gan tādā pozīcijā, dažādos pozīcijās ir tā, ja, ka jūs esat spiest mest, ja. Un ja jums šis līdzsvars nav, arī atrodoties pilnīgi bezsvaru līmenī, jums nekas neiznāks. Muskuli vajag iestiept, ja, ar šo šeit augšējo plecu mehānismu. Nu tad tāds ir, ja, bet izrādās, ja mēs mākam elastības spēkus izmantot, noķeram, jo daudz viņus nobremzē un neizmanto. Ja? Nu, nav. Viņš ir lēns metiens un jūs varat darīt, ko gribas. Redz, viņam nav pareizi ievirzīt šī kustība. Nu, viņš ir lēns. Nav. Bet, protams, viņš nevar kļūt varbūt pa ideāli, jo viņam varbūt bremzē tas ģenetiskais līmenis šeit, kas notiek šūnu līmenī, ja, par muskuļu šūnas saraušanos. Ja. Nu, atkal pusstundu lekcija. Ja. Un tas miotātiskais refleks. Redziet, cik augstu līmeni sasniedz. Ja es varu tā, es divreiz lielāku līmeni sasniedzu.
Nu, un te labi, tie piemēri, ja, teiksim, svarcēlais. Nu, man bijuši brīnišķīgi, teiksim, mums lielais deputāts un svarcēlais olimpiskais, ja, sudrabs laureāts un vēl tur visādi godu nosaukumi, ja, sasniedzējs, ja. Nu, viņš, kad jauns puisis bija, viņš leca ļoti labi uz augšu, ja. Precīzi vairs neatceros, bet tagad tā ienāks prātā to piemēru pateikt, ja. Bet, kad es viņam noliku pretī vienu rokšbumbistu kaut vai vieglatleti, jebkur, un teicu, tagad leksim ar vienu soļu piegājienu, ja, tātad, hop, un uz augšu, ja. Nu, viņš neko nevar uzlikt. Viņš paliek par tādu gabalu zemāks. Ja, jo viņam redz nav šie spēki, jo viņš tos elastības spēks nav trenējis. Bet jebkurš trenēts sporta spēļu darbinieki, tā skaitā, kas visu laiku kustās skrien, ja viņš šo māku izmanto. Protams, ir arī īpatnēji tā skrējieni, ja, teiksim, dažos veidos, ja. Jums jau man patīk labāk tie skrējieni, bet basketbols un varētu daudz, bet izrādās, kad ir tas golčīgi, kas bremzē, ja, ne, un redzēt, reālais spēks ir mazāks, kā es varētu to izdarīt, ja. Nu, protams, kad treniņā to var panākt, ka to sāp sajūtu atsauc, ja, nu man bija labs piemērs olimpiskās spēlēs Sidnejā, ja, kur mans komandas dalībnieks, mums visiem pazīstamais Bergmans, ja, nu, viņam izlēc alkonis ārā, ja, tikai dēļ tā, ka viņš šo refleksa robežu ir atvirzījis pārāk tālu. Ja, tā kā šo lietu arī nevar aizrauties, ja, un arī citiem šķēpmetējiem es bieži zinu, ka viņiem, starp citu arī jums, kontrola vingrinājums, es nezinu, kādu jūs dariet, ja, bet katrā gadījumā jūs tiltiņus taisiet. Ir kontrola tests tiltiņi, jūs variet šādi rokas izvest visu aiz muguras. Nu, tad katru dienu, kad nāk no dušas, šad bija aiz muguras, ja. Es tagad rādu šādi, es kādreiz varēju no šādi, tagad es rādu šādi. Jums ļoti svarīgi šitā lieta. Visu laiku ir lokanības vingrinājumi jātrenē. Vēlāk, protams, būtu atkal jāstāst par lokanības vingrinājumiem, ja. Atkal ir atsevišķi čoperi, ja, jo lokanības vingrinājumi, atspēku vingrinājumiem ir ļoti svarīgi, ja, jo šeit darbojās tie kopējie refleksi, kas māca organismu uzvesties vajadzīgās vietās. Tā kā noteikti es beigās mēģināšu tiepšanas vingrinājumu, un šodien jūs ziniet, kādu nodeļu lielākā daļa pasaulē tikai taisa saucamo strečingu. Ja? Tātad tā ar īstiem rāvieniem iet uz priekšu, ja? Jo atkal viņi apmāna šo aizsargu refleksu, ja? Kur izsauc antagonistu darbību, ja? Tur tāda veikla lieta. Tā atkal jāizskaidro, jāizprot, ja? Jo tā var apiet tā, ka es pats mēģināju muskulu pārāgu, gandrīz tāds sāpes dabūju kā nekas, ja, jo es netrenētu cilvēks, es brīnos, es to nevaru izdarīt, un es varu apiet savus sāpes, es varu noliekties daudz zemāk, kā es to varu izdarīt, ja. Nu, apējot šos mehānikas likumus. Nu, gan vēl būs kādreiz runa, tad varēsim smalkāk, jo es vēlreiz uzsveru, viss šīs ir atsevišķas nozars. Nu, kā jau teicu, tātad viens, kas samazina to, šis ir leciens dziļumā. Ja? Tātad pirmais svarīgākais moments ir, nu, cik augsta noliek. Ja? Es atceros, kad lec no 2 metri, 3 metri, jā, ļoti labi volejbolu, teiksim, tas tiesnešu paaugstinājums no tā lec lejā un lec uz priekšu. Ja? Bet tie cilvēki nav zinājuši to, kad ir refleks. Ja, ka tas ir jāizmanto, šis iestiepšanas refleks. Ja. Tas ir tipiskākais piemērs. Ja. Cik augsts, es to jums parādīšu, un jūs redzēsiet, kā kuram sportistam tas ir vajadzīgs. Nu, viens skaidrs, ka, parasti saka, redz tā, nedrīkst pieskārties papēdis zemē, kad tu noliec. Ja. No tā augstuma. Ja, pēksim. Jūs redzēsiet, ka tas augstums īstenībā ir ļoti mazs, teiksim. Citam ir 30, citam 40 centimetri, bet dažām vajag tikai 16 centimetrus, jo viņš nespēja citādi
to refleksu noķert, un tas refleks ir jānoķer, lai vēlāk varētu sasniegt momentu. Saprotiet, jā, to momentu. Un otrs te ir parādīts pie viena, es pastāstīšu, kā tā lekt, jo parasti saka, uz augšu jālec. Ja? Šis ir vislēnākais veids, un viss tiem, kam vajag ātrumu veidu, nekad nevajag lekt uz augšu. Uz leju un pēc iespējas zemākā trajektorijā uz priekšu, lai jūs attīstītu. Uz priekšu, ne uz augšu. Ko te cilvēki nedara? Lēc šo, lai būtu labāk, liek paklāja apakšā. Viss refleks tiek izmest. Liek lekt bērniem smilšu bedrē un lēc uz priekšu. Viss refleks pazūd. Tas treniņš ir priekš cita, nevis priekš kaut kā, kas neko nedod. Ja? Mums vajag tos nervu mehānismus, iestiepšanās, saraušanos regulēt. Ja? Un katram veidam savs. Tātad ar apsmagojumiem ļoti uzmanīgi, jo tad jābūt ļoti labai trenera acī, lai tu saprastu, vai mans bērns vai mans audzēknis nolecot aizķērās bišķi klējā, ielūz, kā saka tautas valodā, jeb spēja momentāli noreaģēt. Ja? Un ja tas tiek iedzīts tā apstāšanās, viss lēnām un lēnām, un viņš jums kļūs ar vien lēnāks un nebūs tā dinamika, kāda jums vajadzība. Redziet, ļoti interesanti tas moments sauli, kamēr, redziet, te dažādi augstumi, ja, redziet, tas ir vienkārši šādi paši palecieni, ja, un šeit ir no dažādiem augstumiem, ja. Es pat no šejienes nevaru redzēt, tātad. Jā, 16, redziet. Redziet, ka šim cilvēkam visideālākais variants, tātad jāskatās šis moments ir. Redz, te ir zemskars moments, un te parāda, kā aktivizējās muskuļi. Gan antagonisti, redziet, kā pieaug, tu vēl lido pa gaisu, ja? Un jau ir aktivitāte. Ja? Un arī tas, kas kontraktē, ja? Arī tas ja? ņem dalību ja? Šai lietā. Ja? Teiksim, soleus muskulis, laikam, šai vastus laterālis bija jāņem. Un skatāties, ja? Šeit, ja? Tātad vislabākā pēc šīs zilās līnijas jāskatās. Redziet, šim cilvēkam 16 cm augstums. Citam? Nav. Jā, teiksim, te redz, rodās citi momenti. Kā to parasti dara treneri? Es nezinu, kā jūs darēt, ja? Bet es teikšu, kā to dara. Ja? Tātad, vienkārši noliec katrs lec un katram tu novēri viņa attālumu. Vidēji noliec latiņu vai katram savu latiņu no apmēram plus mīnus. Ja? Un tu redz, ja augstumu palielina un viņš visu laiku palielina rezultātu. Pozitīvs moments. Bet tajā brīdī, ka viņš vairs nevar tālāk palikt, ja, kad uzliec augstāk it kā. Viss garām, nedrīkst to darīt. Es vēlreiz saku, es esmu ļoti daudz redzējis, kas galīgi neizprot šo lietu un vienkārši mums audzēknis zem, kā saka, kapā, jā, vēl tagad, pēc tam vēl smago vēsti liek virsū, tāpat kā ātrspēku vingrinājumos smagas autoriepas vilkšana. Man laiks parādīšu tos vieglās lietas. Tur varbūt kādu kilogramu divu tas ir ļoti daudz tas svars, kas tev jāvēl, lai tos mehānismus noķert, ja, to iestiepšanas saraušanās ciklu. Ja. Bet, ja mazai meitenītei liek vilkt smaga autoriepa, ja, nezinu, ko viņš var risināt, ja, teiksim, ja. Tātad, svarīgāk to iestiepšana ir pleci joslā, tieši, kas mums ir vajadzīgi. Jā, tātad, redziet, šī pātakveida kustība. Jā, redz, jums jāiemācās, un to, es redzēju, varbūt ne visi dara, bet lielākai daļai jums šī iestiepšana šeit iznāk, ja, un metiens ir kurā brīdī, ja, caur tādā veidā, jo metieni nevar iesākt, ja viņš nesākās, kur sākās metiens? Te, vēderi un muguras muskuļu saskaņotībā. Tie saspringzinās, un tad tik to var iedarbināt šo nākošo loci. Ja? Un ja šeit sākumā tu var pielikt lielu spēku, mēs varam attīstīt ļoti lielu, ja? Ar metieniem, ja? Redzēt, es te pieminu, ja? Un dažādas imitācijas, ja? Teiksim, šķērtmetēji savā laikā slavenie mazālīšu audzekļi, ja?
es arī tā skaitā biju tur trenējos, es biju tikai daudzcīnieks, mēs izpildījām ar cirvi, ja, šāds vienu roku, cirkiem, ja, lai apgūtu šo tāds neās cirvus un iekarināts baigts augšā un šo cirkiem dabūt, ja, lai sāk lēni un beidz ātri, protams, pēc tam ar dažādiem kantelēm, gumijas stekiem un ar smagākām lodītēm, vieglākām, ja, un redziet, ļoti svarīgi ir šo ciklu nostiprināt. Ja? Redziet, tas ir garš cikls. Ja? Viņam jāsākās no šejienes, viņš pāriet uz ekstremitāti un nobeidz ar pašu. Tātad sāk, kā saka, mūsu valodā saka, proksimāli. Ja? Šeit centrā sākās kustība un beidzās, ja, ar šo kustību. Tas mums ir obligāti jāapgūst un to ar ļoti daudz metieniem, buviņām, ja, hantelītēm, maziem svariem varam panākt. Ja. Nu, vēl viena svarīga opera. Starpmuskuļu koordinācija. Ja. Starpmuskuļu koordinācija. Tas ir tas svarīgākais, kas jums dod vislielāko spēku pieaugumu, ātru spēku. Ja. Sāties priekšā, kā es teicu, no šejienes sāk darbināties un impulss iet uz plecocītavu, šeit uz augšu, te un beigās uz nauni. Ja. Mums kājas, citiem vēl ir kājas, jums kājas laiks neatļauj un, laikam, specifika nav vajadzīga, teiksim, sodu metienu un visu jūs nevarat taču izmantot, visu to lielo loku, kā viņi iestiek. Bet, principā, jums tas ir ļoti svarīgi darīt, jā, teiksim, jā, jo organisms nevar ieslēgties uzreiz, jums vajag lēni, pakāpeniski, un tāpēc jāatrod laiks, ka ļoti daudz jums jāizdara starp jūsu tehnikas risinājumiem šie metienu vingrinājumi. Ja? Un, protams, galvenais ir inventāri, bet es vēlāk varbūt par to varēsim. Ja? Tātad, jo tā ir vienīgā ieeja, ko jūsu valodā sauc par speciālā spēka palielināšanu. Ja? Un, ja, teiksim, to, protams, var tikai panākt ar šādiem virzieniem. Nu, redziet, tas ir sevišķi, tātad vairāk svari jāievēro, par cik nav laika es tā šaurāk drusku, ja? Tātad, lai pilnveidot mešanas tehniku, redziet, metamā rīka smagums ir vienāds vai nedaudz smagāks. Ja? Arī šķēpmetēji nemet daudz smagāk, ja? Jo baidās sakropļot tehniku. Vieglāk, ja? Bet nevar pārāk viegli, ja? Jo tad zūd te mehanismu, otrkārt jūs baidīsieties ar tādu spēku mest, lai neizmet roku. Ja? Un jāatrod tas optimālais. Nu, es esmu liecinieks, ja, teiksim, apmēram, 100 gramu, 110 gramu smagu, 120 gramu smagu akmentī, ja? Lūsis varēja pārmest šeit mūsu stadionam, viņš bija garāks pār kaut kur 120-130 metrus viņš met. Paņem vieglāk akmentīgi, ja? Kād 80 gramu viņš nevar aizmest tik tālu. Ja? Tā kā jums tas ir jāņem vērā, ka tas optimālais lielums, ja, jums ir ļoti svarīgi, ja, vai ne, radīt, ja, šo pareizo izjūtu. Ja. Tātad, ja, lai palielinātu ātrumu, tātad, redziet, viņam jābūt vieglākam, ja, lai izpildītu metienu ātrāk. Ja, teiksim, tāds ļoti svarīgs nosacījums. Ja. Un, lai palielinātu speciālo spēku, ja, protams, mēs pielietojam, kuri drusku smagāk, ja, par šīm vietām. Ja. Nu, es jums ieteiktu, katrā vingrinājumā, nevar tagad redzēt, vajadzēja krāsu nomainīt, tad varētu redzēt, saucamā vingrinājuma intensitātes skala. Nu, teiksim, spēku vingrinājumu, ko mēs drīkstam darīt. Nu, kas ir ātrs? Paņemšana svarstieņu uz krūtīm, ja? Maz no puspietupienu raušana, ja? Vai arī nelielu svaru ātri izgrūšana. Ja? Kas ir visātrākais? Tas mums jāredz, kā mūsu audzeknis viņu izpild, un tad jāsaliek ranga kārtībā. Veiksim, atkārtot lēcienu uz vietas, lēcienu uz augšu, nu ir lēni, maz intensīvi saka. Ja? Lēcienu pār šķēršļiem. Nu, ko parasti saka, lēc pār barjerām. Apdomājies, ja viņš ir lēns, kā viņu tev vajag. Ja vairāk vajag uz spēku pusi, ja, tad tu vari izpildīt lēni. Ja tev vajag priekš ātras spēka, tad tev ir jānāk uz leju un redzēt,
vislielākie lēcieni dziļumā un, protams, vislielāko enerģijas devumu dod lēcieni pēc ieskrējiena. Bet, kur mīnus, taču nevaram lielu apjomu uztaisīt, jā, jo katreiz, ka ieskrēsies, mums aizies laiks un mēs nevarēsim darīt. Redziet, šie ir ātri vingrinājumi, ko uzskata, jā, teiksim, paņemt uz krūtīm, jā, un rāviens no puspietukiem. Tos arī mēs drīkstētu atļauties, jo ne par velti šeit ir ieslēgta plecjosla, jā, un ar pat līdz 7–8% svaru ar to darīt veiksmīgi, jā, teiksim, uz ātrumu, jā, cik ātri es jau uzbraukt, jā. Hop, augšā, jā, šeit šo vingrinājumu izpildu. Kontrasts slodzes ļoti plakši jāpielieto. Kas ir kontrasts slodzes? Kur ir apgrūtinājums un vieglums. Tāds noleciens ar svaru, bez svaru. Ar svaru vestēm un viss šie jautājumi, ja? Man vajag iet uz beigām, bet vēl pāris sekundes. Tā, gari, ja? Šos rīkus jūs visi esat droši redzējuši un izmantojiet, bet jums jāzina, kā viņus pareizi izmantot, ja? Dažādi amortizātori un dažādi, ja, šie līdzekļi, ja. Ļoti labs līdzeklis ir atskrējiens tādā gumijas atsaitē, ja. Es tos visus esmu sabildējis, jo tie ļoti daudz nodarbojās, ja. Gumijas saitē. Viens kāpina, bet otrs skrien līdz, tad visu laiku iesniepies gumiju, ja. Un tajā brīdī, kad tā gumija ir iestiekusies, ja, tad tas, kas aiz muguras, tas ar labu kāpinājumu uztaisīt. Ja? No otras puses, tas otrs atkal, kamēr tev iestiepja, atkal var spēku trenēt. Tātad ārpusēji darbība. Protams, ir dažādi trenažieri, bet tādas Latvijā es neesmu redzējis, ja, teiksim, kurus katru celiņu, ja manēžā, kad 5–6 šādi trenažieri, ja, bremzi, kas gan var tev vilkt gar bremzēt, ja, bet, tie visi, ja, teiksim, redz, kur dažādi leņķi var mainīt, ja, lai varētu labāk. Dažādi ļoti kolosāls priekš ātruma palielināšanas, bet tas ļoti sarežģīts trenažieris tāda ratiņa, kur tu viņus var vilkt tik tālu, kamēr neatbrīvojās šī saite. Kā saite atbrīvojās, tā viņš te automātiski atslēdzās un uzreiz tos ratiņus nobremzē. Ja tāda ratiņas ievilks un viņi tev sāks virt, tev viņi sabrauks un tev nositīs, ja? Tādēļ priekšē, kā palielas svarus. Galvenais šie visas vestes. Mēs savā laikā, padomu laikā, mēs izmantojām zeķes, ja, apsējām ar smiltīm pildītas, ja, vestes, ja, kur kabatās sabērs iešuv smiltis vai patrons, jost lik labāk, ja. Vislabākās šajā gadījumā ir svara bikses, ja, jo noslogot šāds vingrinājums nevisai iesakāms, ja. Un es redzēju, ka mums ar milzīgām riepām liek to darīt, mēs muguru bojājam, tas nekam nedara, ja. Tātad vislabākās ir svara bikses, ja. Īstenībā, tad es saku par lokanītas vingrinājumiem, bet, es domāju, ka es ļoti ātri pārskrējis pāri, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs nevaram visu tā izrunāt. Protams, ļoti svarīgi būtu vēl, tos es redzēt šeit arī šie smaguma slēpti, ja? Ļoti vienkārši līdzeklis, bet šis ir dārgs trenažieris, ja? Tad jūs paņemiet 4-kantīgu bleķu gabalīgu, plānu skāru plāksnī, uzlociet vienu galu, izsitiet caurumu, piesieniet striķi, izsitiet vienu caurumu maz skrūvītas, kur uzlikt 100–200 gramu smagumīgi. Un dot katram savu uzdevumu kāpināt, skriet, ja? Jo šāds nedrīkst samazināt no maksimāla ātruma. Protams, ātruma treneri visi strādā chronometru. Mums arī jābūt, jums jāzina, cik ātri viņš to distanci var noskriet bez tā smaguma, un tad liek drusciņu klāt. Nevis iedot vilkt bērnam smago autorieku, ja? Smaga autorieku der kādam mūsu bobslejistam, kurš 110–120 kg, ja? Cilvēkam es esmu redzējis meitenītei, teiksim, 40 vai 50 kg, nerunājot arī zēni 60 vai 80 cik, vienalga par smagu, viņš zaudē visus šos iepsiešanas, saraušanās mehānismus. Tie mums visu laiku ir jātrenē. Ja? Protams, šeit līdzekļi visi, ja? Bet tie visi jums ir zināmi, ja? Visi vieglatlētikas vingrinājumi. Ja? Protams,
kā viņas māca un kā pasniedz, ja, ar laiku viņi ir šeit zaudējuši savu, uzticību sevišķi starp sporta spēlēm un vēl vien mazāk, un arī akadēmijā viņas mazāk māca, bet toties visu pasauli, kuri no mūs tos iemācījās 90. gadu sākumā, tagad visi pielieto, un viņi ar zinātniskiem metodiem pierāda, ka šie vingrinājumi ir kolosāls dzinuls, kas palīdz attīstīt šo muskuļu nervu sadarbību, kas ir ļoti svarīga ātruma spēka īpašībās, kur spēks ir jāsasniedz momentāli. Nevis darbs trenažieru zālēs, bet šādā lokā nevienu trenažierī mēs nepieskāramies, jo trenažierī ir tikai viena, šāda savalkoša kustība, atlaide. Nekas tur nenotiek sportā, tādas kustības nav. Tieši kam tev uztrenēt tādas muskuļus, kas tev nav vajadzīgs sportā? Mums jātrenē cīti. Paldies, es domāju, ka es negribu aizskavēt, lai jūs uzdot jautājumu. Mums ir nedaudz laika, es zinu, ka jums ir daudz jautājumu, jo jūs arī uz e-pastiem rakstījāt, pat konkrēts jautājums, ko man darīt sezonas visā garumā, vai konkrētā nedēļā, vai pirms sacensībām. Es domāju, ka, profesor kungs vēl ir mūsu rīcībā, mēs varam šos te jautājumus uzdot, un es ceru, ka jums neiedos ideāli recepti, bet varbūt kādu jautājumu jūs varat atrisināt priekš sevi. Nekautrēt mēs prasam, es domāju, ka mums vēl... Ideāli recepti, kā saka, nav, bet ir jāizprot to, ko dara. Es jums nosaucu tās kļūdas, ko var novērot, kas bieži sabeidz sportistu dzīvi un vispār viņu izsvītro ārā. Peldētā, arī trenažieru zālē, pēc tam nevar saprast, kāpēc nevar papeldēt. Kādam jums ir jābūt, lai jūs varētu peldēt? Nav jāiet? Ko? Nav jāiet nemaz peldētājiem? Peldētājiem trenažieru zālē? Ja tu gribi, tu visu ko var darīt, bet ja tev vajag attīstīt pavisam citu spēku, un pavisam cits muskuļu grupas strādā, un netrenēt tādu, tev nevajag būt atlētam, lai tu stāvētu un rādītu kādu tev muskuļi. Tev vajag kustībā realizēt to spēku. Peldēšanā, protams, ir drusku viss citādāk. Tur ir bērniem muskuļi ļoti daudz jātīst, un tas ir tas, ko es teicu, ka bērniem muskuļu treniņš ir pavisam citādāk. Statodinamiskie muskuļi, kur mēs vingrinājumu izpildām zem diezgan liels slodzes, zinām laiku, lai tur iedarbinātu ķīmiskus kaut kāds mehānismus. Es nevaru izstāstīt, tas mums jāstāstīt, jārāda, lai jūs saprast to. Tāds ir atsevišķi jautājums, hipertrofija. Bet mums, protams, es saku, jums ir jautājums, ja vajag hipertrofiju, to, ko es teicu. Mums vajag vai nevajag? Kad tev ir drusku. Tad jums ir jāatrod, bet redziet, tas prasa zinām laiku, Un to nevar, hipertrofijas treniņu nevar likt kopā tikai ar izturības treniņu. Tur atsevišķi stāsts, bet ja jums nav tāda specifiska treniņa, tā kā jūs varētu jebkurā laikā tos hipertrofijas vingrinājumus ielikt iekšā un izmantot. Tikai jums jāatrod, kuriem muskuļiem jums tas ir vajadzīgs. Jo, teiksim, šai ciklā, tad te, acīm redzot, kad vidukļu muskuļi, mūras muskuļi jāstiprina, kājas muskuļus jūs varat stiprināt, bet jautājums ar kādiem līdzekļiem, jo kājas hipertrofija var panākt ļoti labi ar vieglatlētikas vingrinājumu. Tur atkal viss tas jautājums, kā par hipertrofiju runā. Tā kā, protams, jūs arī varat, protams, daļai izmantot tos, bet es vēlreiz saku, ka ļoti grūti svarstieni, ietupienē svarstieni, ko kājām izmanto, viņš ir ne tā muskuļi strādā, mēs nepareizi sev audzinām. Protams, tas kas, ka es tur varu 220 kilogramiem pietupties, bet es nevaru neko izdarīt, es nevaru paskriet. Zināmā mērā tas lomu dod, jo svakcēlāji tomēr var pirmos metrus diezgan ātri noskriet, pat apskriet kādiem vieglotiem, bet tas nav tas pareizais ceļš. Sodas dienas arī mums nedarāt, priekš kājām? Es saku, priekš kājām, ir labāk vingrinājumi. Skrēji, lecieni, metieni vingrinājumi, pret kalnu, no kalna, ir sevišķi skrējieni pret kalnu īsā distancē, ar smagumu vestēm, uzliek kādu smagumīnu, un skrējiens pret kalnu,
protams, es varētu man beigt zaļā bija kaut kur tāda vingrinājuma, es varētu tos parādīt, ja, daļai kāda, no apmēram kāda varētu būt, ja, kas vajadzīgi kājām. Labāk nekā to darīt, ja, darīt trenažieru zālē. Kā būtu... Ko es taišu uzmēs, ja, kas ir, teiksim, pret nelielu nogāzi, ja, ja, nu, īsi nogāzīt varētu būt dabīgi stāvāk, ja, teiksim, lēcienu no kājas uz kājas nogāzi. Ot, redz, te viss skrējiens ar bremzi, mēs varam redz to bremzi izdomāt ar to slēpīt, kas mums ir, jā. Nu, skrējiens ar smagumu vesti, jā, bet ļoti mazs svars, kā es jums rādīju, jā, nu, 100-200 gramu, nu, ne vairāk, jā, nevis tur tonu jāliek klāt. Nu, skrējiens ar izpletni, skrējiens pa seklu ūdeni, es biju pārsteigts, ja, ka es biju nonācis nejauši Austrālijā, ka biju uz olimpiskām spēlēm pa pludmalu ļoti labi skriet, ja, kur sekls ūdens. Mums ideāli, es domāju, tur lielu viņi, tomēr viņam traucē. Mums ir ūdens tāds vieši, kad prieks skatīties, ja, teiksim, un ka ūdens skrien tik dziļā ūdentiņā, ja, lai spēku attīstīt, hipertrofēt kāju muskuļu. Tas ir 100% labāk nekā šitos tās. Sakiet, man pēc jautājums, par efektivitāti, cik ilgi strādāt, pieņemsim, nu, bērni 14 gadi, treniņš ir 3 reizes nedēļā par 40 minūtēm. Ko mēs varam panākt? Kāda ir šī te rezultātu sasniegšanai? Cik būtu efektīvi maksimālu rezultātu sasniegt ar šiem vingrinājumiem? Nu, es jums jādēju, kaut kur 2-3 nedēļas jau, ja pareizi. Cik reizes nedēļā? Nu, 3 reizes nedēļā, vairāk mēs nedaram pērpas, ja, un tad var jau kaut ko sasniegt, ja, bet viens ir spēka līmenis, ja, kas pieaug, un otrs ir kustība koordinācija, ja. Kustība koordinācija sākumā mums ļoti brīnišķīgi rezultāti, kas mums stopīt, ja. Tad jāmāk ielikt to, lai palielinātos arī spēki. Ja? Pirmais ir iemācīt to sarežģīto kustību. Ja? Nu, roku dumbā, nu, obligāti, te ir ļoti daudz metienu, ja? Kas to, tas var vajadzīgs. Protams, lecieni ir dziļumā bērni. Es tur gan steigā pārgāju pār lecienu dziļumā ļoti nepareizi pūtīju uz bērniem. Viņam jāmāc viss šie elementārie skriešanas vingrinājumi. Lecieni, kā, nu, es saucamies cik soļi, augsts soļi, atspērienu solīši, lielie mazie atspērienu solīši, ja, dažādi. Un katrā šai vingrinājumā ir 3 sadaļas, ja, uz tempu, ja, sasniegt tempu, turēt tempu, ja, un, ja vajag, pagarināt to soli, ja, bet vairākas sadaļas, uz ko jāuzsver, ja, nevis tikai, nu, tur izpild to vingrinājumu viss, ja, bet uz šie elementiņi jāuzsver. Nu, protams, ātrspēki jau ir ļoti grūti, ja, pirmkārt, mēs viņi ir izmērīti, kur tu esi to darījis, ja. Protams, ka tev jāpalielinās gan rezultātam no vietas, nu, tas mazāk, tas vairāk maksimālo spēku saistās, ja, bet, teiksim, tur, kur ir daudz soli, ja, teiksim, 3 solis, ja, dažādi un tādi, ja, tur jābūt ir šīm progresiem, ja. Nu, protams, ka nevar precīzi recepti iedot, jo katrs cilvēks, sevišķi jaunie cilvēki ir jaunie, ja, un viņiem jau sevišķi, jo hipertrofija, viņiem, labi ziniet, ka padodās maz, ja, kamēr mums nav pie testosterona līmenis, ja, kas parādās kaut kur ar 12-13 gadiem, ja, tikai, ja, līdz tam brīdim mēs tikai varam ar šiem kustību koordinācijas vingrinājumiem trenēt. Un tas ir galvenais bērnam iemācīt pareizi, ja, šos. Jo es redzu, ka atnāk uz akadēmiju, ka es strādāju vieglatlētikas katedrā, es redzu, kurš bērns māk un kurš nemāk. Tas, kurš nemāk, tam tu nekad neiemācies. Viss, ko viņš dara, ir koplīgi, ja, jo tā kustības ir ļoti vairāk prasa bērnīgi, jaunīgi iemācīt. Ja. Tas ir jāiemāc. Ja. Kustība koordinācija, jo tad koordinācijas pārvērst laikā, mēs dabūnam veiklību. Ja. Nu, tā īsumā, protams. No metodikas viedokļa var uzprasīt šie te ātrspēki vingrinājumi, kurā treniņa daļā viņi būs efektīvāk lietot. Protams, tur var grūti arī tā konkrēti. Kamēr ir svaigs.
Tātad sākuma daļā to pilnīgi var likt, jo viņš jau daudz arī, protams, ja tu daudz iztaisīt lielāk jomā, viņš jau neatļaus realizēt galvenu taktiku daļu, ja? Bet viss tas ir neiromehānisks sadarbība. Ja? Daudz ar to stingrinājumus ievāc sadarbību daļā var taisīt pusspēkā, bet pēc tam uz ātrumu, ja? Teiksim, uz tempu, visu uz tempu, ja? Cik solīt lēns sāk, cik vien ātri var beigt. Atspēriens soli lēns sāk, cik vien ātri var beigt. Ja? Visu laiku šādā veidā tādā ievirzē jādod, ja? Teiksim, jāmaina. Ja? Gan lidojuma augstums, gan lidojuma tālums. Ja? Varbūt lielāks temps, īsākiem solišiem, hop, hop. Jeb, ja ārā, tad lūdzu, bet nelielu nogāzīt, tu gar soli nemaz nevar dabūt. Ja? Krosiņš skrien, ja? Augšā lejā, pret kalniņu. Ja? Jāskrien krosis ļoti lēni, bet katrā kalnā tev ātri jāieskrien iekšā, ja? Jāuzskrien augšā. Tev jātiek klāt tiem muskuļiem, kas vēlāk būs vajadzīgi tev spēlē. Ja? Pamēģiniet iet augšā 6. stāvā. Lēni. Pakāp, grūti paliek. Ja? Pamēģini tā. Vien kāpien uzskrien. To te aplīt ej lēni. Ja? Tu uzskrien, ej lēni. Uzkāps divreiz ātrāk kā bērni, ja? Bet tu nejūtis nogurumu. Jo parastā dzīvē tu tiem ātriem muskulīšiem klāt netiec. Jo tie lēniem, tie ātri nogūsi. Ja? Bet tev spēlē vajag tos ātros trenēt. Ja? Jo tāpēc jums ir ļoti viegli to taktiku ielikt iekšā, jo tas nav vienmuļši ilgstošs skrējiens, jums nav vajadzīgs. Mums starp citu arī vieglatlēti un slēpotāji un visi ļoti daudz laika pārtērēt trenējot izturību. Bet izturību var uztrenēt pusotru mēnešu laikā. Nekas vairāk muskulī nemainās. Nē, tu no rīta skrien krosus, vakarā skrien krosus, pa dienas nāk trenējies un domā, ka trenē. Tā viena. Un otra kļūda no padomu laikiem saucamie tie glikolītiskie pārpūles treniņi, ja, teiksim, 3x300 uz maksimālu ātrumu, ja. Nu, tie visi ir nobeigušo. Glikolītiskie fermenti dzīvo organismā tikai 2-3 dienas. Un lai viņus uzturētu, tev cauri gadu šāds slodzes jātais. Un kas notiek? Tā rokas bumbis nebūs rokbumbis, bet rīki viss nereiz paskriet, viss būs pārtrenēti. Ja? Nu, tāda. Jā. Par plecu josmu, ja? Ir no vienas puses jums jānostiprina ļoti nopietni, jo metot šos pātagveidīgos metienus, tas kustība ir agresīva, gan plecam, gan augumam. Ja mēs gribētu, mēs vienkārši spēcīgi, ja mēs ielikt jau lielu atpalu uzraukošo un tad mēs vēl. Bet mums metienu vajag veikt maksimāli īsā laikā, ja izslēgt to prognozēšanas laiku, reizēm pat svarīgāk ir izmest ātri, nevis spēcīgi. Spēcīgi, nu jā, bet tas, kas jāmu jautājums. Bet tur ir ļoti liela problēma, ja, ka, teiksim tā, netur pleci, netur augšiem, ja šito te iestiepšanas brīdi. Un tad sākās, ja šitas te, cik daudz laika veltīt pleci augšiem nostiprināšanu. Un uzsākt, ja to aso kustību tādu nosauksim. Jā, nu, tā ir tās sadaļas, ko es jums uzsvēru. Pirmā sadaļa, ko jāsaka, ar kustību balsta aparātu nostiprināšanu. Tas ir kustība aparāts šeit viss, ja? Un, protams, kad ir jādara kaut kādi metieni, ja? Ar kaut ko ļoti daudz, ar pilbumām un visām, ja? Lai var šo mehānismu nostiprināt, šīs saites, ja? Un šos aukotus. Ja? Jo šķēpmetēji ļoti bieži kļūdās, arī viņiem ir tā problēma, ka sāk sāpēt aukotus. Un tas ir tikai, pirmkārt, ka nav nostiprināts, ja? Un otrkārt, ja tu vēl nepareizi met, ja? Jo tā kinemātiskā ķēde ir vienalga jāizmanto. Un, protams, tu vari pašā beidzamā momentā šeit izmantot, ja? Bet arī tad viņi ir jādara, kad vispirms apaktāms iet un pēc tam iet uz priekšu. Un pēc tam tikai vai neko augsti, ja šis metiens notiek, ja? Nu, viss, protams, prass, bet, nu, no prakses, cik, nu, teiksim, tenisistiem es skatījies, ja, un kādreiz druski interesēju skatījos, ja, un tik, kad šādiem vingrinājumiem vienmēr panāk šos, pēc viens servē
ar 100 km un cits tur nevar neko ielikt, viens dervē iekšā. Un tas arī viss tas pats mehānisms, ja? Kas arī jums, ne? Bet viņš jānostiprina un arī viņiem sāk alkoņi, ja? Un netik daudz kā plec, ja? Jo šķērpmetējiem problēma ar to, ja tomēr viņi jau ar kājām iedot to lielāko spēku, ja? Tā ir kinemātiskā, kas beigās pāriet uz turieni jums. Nu, protams, ka viņš ir jānostiprina. Un tie ir šie saucamie kustību balstu aparāti vingrinājumi. Un ļoti daudz no tas dažādiem ar rīpām vingrinājumi, ja? ar ilgbumbām, ja, teiksim, jūs padot viens otru un visādi šādi veidi, ja, augšu. Nu, jūs ziniet, labi, viss mums ir divi veidi metieni, pilnīgi atšķirīgi, faktiski viens no otru, viens ir jau uzskatīt par šķēpu mešanas tehniku, ja, augšējā iemešana, un otrs ir sāniskais metiens, tas vairāk tuvojās no diskam, ja. Tur ir faktiski divas dažādas tehnikas, ja tā uzlūk augšējo, bet redzēt, gan lodas grūdējs sāk no šejienes, ja, var sākt, un arī tad acīm redzot, ka no šejienes ir tas pats, kas diskā, jūs vairāk sakāt, ka disks vairāk, šis moments, tas pats ir, nu, acīm redzot, ka jums ļoti daudz jāmet lodītas, nu, šādiem stāvokļiem. Es teicu, no visiem, un lai to varētu darīt, jānostiprina tas, balsts, un tad var visāds metiens mest no šejienes, no apakšas var mest, ja. Visur kustība ir tā viena un tā pati paliek, ja. Kad ir jāmāk atrast, kurš ir centrālais, kas, no kurienes sāk stiprākie muskuļi šo kustību, un pārējot uz vieglāko augstu nomest. Tas ir galīgi pilnīgi, un kaut arī tu galīgi lecienājas, galīgi šķērsām, ja, paralēli zemē. Viņš vienalga, tu nevar izmest, ja tu neizpildīsi to ķēdi. Pēc tam, nu... Ar to ķēdi mums tā ir kā ir. Nu... Tā ir tā koordinācija. Tā ir tā koordinācija, salikt visu kopā. Nu jā, bet, nu, es saku, jums ir situācijas, ka jums varbūt, ja metiens ilgs tur 1/10, ja, vai drusku ilgāk, ja, jums droši nav pat to laiku izpildīt. Tāpēc saku, jums ir beidzamais, protams, ar plaukstu vienu tu nevar tā ielikt, ja. Tas būs ļoti švaks metiens, ja? Ir tā. Tur ir vai notāra, jā, reizēm ar vienu pašu roku, ar vienu pašu plaukstu tikai tas metiens tiek veikts, ja. Tad ir laiks un telpa, ja, kurā tu paspēji, ja, to loku uzvilkt un iedarbināt visu, ja, tēri, tad ir labi, bet tas tik bieži. Nu, man ļoti pateikt, protams, tās nav kaut kāds individuāls sacensības, jūs visu laiku traucē, bet, nu, es uzskatu, ka labāk man ir mācēt un trenēt to, nu, tad skaties, cik tu vari realizēt, tik tu realizē. Ja tev viens pasaka, pieliek kaut ko priekšā, taču tu nenošķiet. Šeit ir tematikai, man liekas, vispār divi aspekti. Nu, kā jūs daudz minat šo šķērpšanu, ja? Mums jau arī tā kustība ļoti tuvu. Ja? Un ja mums pat ir aparāts akadēmijā, ja? Mēs varam izmērīt, cik bumbāti ir. Ja? Bet mums kā treneriem mēs, šitas ir baigais vecs, viņš baigi ātri to bumbēt. Skatāmies spēles pierakstos, viņš 10 reizes to spēcīgo metienu ir izmets, viņš ir vienas vārds. Tad mums ir, šis ir tas pamats, bet mums vajag to efektivitāti dabūt, apspēlēt aizsargu, vārdsargu, lai tā bumba iet vārtos. Ja? Un varbūt tas rādītājs, kas ir tā bumbas spēcīgais lidojums, ja? Varbūt tas ir tikai viens no kritērijiem, ja? Bet tagad ir tā doma, kā to visu salikt kopā un dabūt to efektivitāti. Nu jā, te ir tas jautājums, tā ir fiziskā sagatavotība, īstenībā ir jāsasniedz, lai tu varētu realizēt grūtos apstākļos, vieglos un visos. Un tā ir, bet ja tev nebūs tā bāzi ielikt, ja, nu kāpēc es tik daudz izņēmu to šķērpmetēju, lai kādi neteikt, mums tomēr ir šķērpmetēju skolu, jā, ar ilgstošu pieredzi, kas dod, jūtams rezultāts, ja? Un tāpēc man daudz nākuši vienmēr prasīt, ko dara viņi, ja? Un es labprāt zinu, es redzēju un es studēju, ko viņi dara, un es uzskatu arī jums tur daudz kas nodara, bet tāpēc jūs esat treneri, jums jāredz labāk, ko no šī visa paņemt, ja? Jo vēlreiz saka, stākākais, ja? Kad visā šai vienalga kādā posmā mēs to roku kustināsim, ja? Ja, tu nevar atrast īsts vingrinājums. Ja, nav tā.
izņemot dabiskie metieni. Ja, teiksim, treneži ir viss, tas ir tā, tur ir, es esmu redzējis, ideāls paņem bumbu, ja, ar visādām viņš iekārts tādā, ka viņā dažos leņķos un dažādos nes kā patīk, bet tas nav dabiskais metiens. Ja, un jums ir reālākā vidības laika tas metiens. Viss dzīves sastāv no tā metiena. Meklējam visādas palīgi rīkus, ja, tur nelieliem svariem staigājam, dažādām kustībām. Ja, Nu, tas ir kustība balsts aparāts, tas vajadzīgs. Jā, bet vēl viens otrs ir tieši šo plecs locītavu un plecs lotītavu, ja, pāri saistītie muskuļi, kas atļauj radīt to fundamentu, lai varētu tā roka strādāt. Ja, no centrālās daļas līdz galam. Stāvs spēks, nostiprināšana, ja, viss aparāti nostiprināšana. Nu, te ir tā lieta, es gribu arī, es tāpēc stāstu, lai rastu varbūt iespēju un rast kaut kādu palīdzību, jā, jo, es teicu, man ļoti būtu prieks, ka jūs arī varētu tikt olimpiskā turnīrā, jā, un tad ir, jūs analizējat droši redzēt, ko viņi dara, vai viņi ir ātri, vai viņi lēni, vai viņi ātri spēki, vai viņiem labi metieni, vai viņiem ir, nu, kas viņiem ir tas labākais, nu, ko jūs varētu paņemt un izmantot, jā. Bet no otras puses, kādās treneru jomu gājiens ir tāds. Jāņem tas, ko visvieglāk uztrenēt. Ja? Un tad uzreiz rodās jautājums, ka tu ļoti labi var uztrenēt izturību un ātrumu. Ja? Teiksim šādos gadījumos. Ja? Mēģiniet to. Ja neiet, dabīgi jāmeklē cits. Tā ir tehnika, taktika. Viss tas arī kaut kas cits. Bet, nu, tā parasti paņem, ko var. Es saku, nu, ko tu vari? Es varu viņus padarīt ļoti ātri, izturīgs. Ja? Bet tad viņam galīgi neiet, tur saspēle vai kaut kas tam līdzīgi. Tad acīm redzot, ja tu esi tāds tad mēģini radīt arī to tālāko, jo saspēle sāk zust tad, kad tu vairs nespēji, nav tā izturīgi, ka tu nespēji atgūties, neteiksi. Nu tā, nē. Jā, mums jau svarīgākais ir, protams, lai cik tā komandas tur spēlē, tad cilvēki 7 uz laukuma dara darbu, ja, bet to pēdējo rezultātu dod tikai viens, ja, kuram tā bumba rokās ir. Ja, tad tikai viņš var to visu tās pūles realizēt. Ja. Un tad beigās iznāk tā, ka tās izšķir faktiski nevis tā ievilkšana visu, bet brīžiem tā pēdējā kustība tikai rokas. Tikai pēdējā pirkstu, teiksim, tā kustība, viņa tā ir apspēlējošā iznāk, ja? Jo tā visa tā daļa... Tā ir vieta šifrējuma, jā. Bet nē, jo tā ir tā, kas ir nešifrējuma, jo es eju ar roku vēl, ja? Un tad beigās pabeidz kaut ko citu pabeidz, ja? Un tad ir jautājums, teiksim, kā šitās, teiksim, vai tas ir saistīts ar šo visu, jā, arī, kā jums rādīja. Tas ir obligāti. Šitās arī būs saistīts? Daļai viņš ir saistīts. Tas ir trenēts šito, lai varētu brīvi rīkoties ar bumbu rokās, kura man ir vēl, pirkstiem, jā. Tas ko tad vienīgi? Nē, ja nav šita bumba? Redziet, tā teorijā un praksē ir mērījumi, redzes rādi, ja, ka tu neesi pieskāries zemē, jau kā muskuļi kontraktējas, ja. Mums ir redzot tai metienā, arī, kad tu met, ja vienalga kādā stāvoklī, šī daļa jau tevi gatavi metienā. Kā tu nobeidz, tā ir daudzīgs mākslīgi. Jo mums ir sarežģīti tas arī, ja saprotu, jo tie visi tie brīvie lidojumi, teikšu, šķērmetējs, ja, viņš brīvi jūtās, viņš ieskrienās, ja, viņš koordinējās, tur met, ja, kas notiek handbolā, es ielecu, atvelku, kā jūs esat kontraģēji, jau stāju pašā momentā, es zinu, ka man blakus pretinieks ir. Jo man ir jāsāk domāt, ko man darīšu, tad tas sitīs par roku, raus vēl kaut ko, ja, un tad man kaut kāda kustība ir vēl vārdsāks, ja, un tad kustība jābeidz ir, ja. Tas nozīmē, ka var šo te, teiksim, kaut kā speciāli trenēt vēl daļu, ja, jo es zinu, ka tur vācieši miljonus tieši spāja šito te, un ir kaut kāda vingrinājuma, kur jau nobeigumu fāzē vēl strādā šeit. Es uzskatu, ka galvenais tur ir tikai šis metiet lodīt, ja, un metiet tā, un metiet šitādi, tas ir viegli lodīt, ja. Dažādi kā var, dažādos virzienos, kādos vajag, ja. Jo bumba nav tik labi, nepadodās tik labi tai trenētībai, ja, jo viņi nevar saņemt. Es saku, tāpēc tu var to lodīt, vismaz šeit to kustību, jā, mans mīnus, ka es saku, es roku bumbu maz spēlēju, un vēl nekad neesmu ar treneriem ticies, man uzdot jautājumu, es šo to, kā tos literatūrā es mēģinu atrast, ja, apstīties. Bet es domāju, ka te tiešām tikai daudz šo metību, ja, tas var palīdzēt.
jāteiksim. Ja? Tenisē tas pats tā sērvēt. Viņš var tā sērvēt un tā var sērvēt. Jā, tur arī. Vai ne? Tur var turīt. Bet viņš var brīvu izvēli, bet ne roku. Ja? Nu jā, tur tā ir, ka jūs brīvu izvēli nosaka pretinieks. Tieši tā, jā, viņš neļauj tev izdomāt. Nu, acīm redzot. Ceļš, ko treneris Ozontāls teica, ka šie te netieši, teiksim, bet tie arī tie paši, ja tas ir pilnīgi cits, šie te pastiepjošos, diezgan jāstrādā pie tā. Tā ir. Kā pie tā. Redz, jābūt labai koordinācijai, ja? Un, ja tu viņu māki to koordināciju realizēt ātri, tad tu esi ļoti veidīgs. Ja? Nu, un tas būtu galvenais, ja, teiksim, šī spēja, ja, tad tu tā noreaģēt. Nebija, ka to tikai arī jūs vienkārši metienu dod visu laiku treniņā un kur jā to vadīt, bet fiziskai sagatavotībai, nu, protams, viņš dabīgi, nu, es piekrītu, ka galīgi netrenēt cilvēks, varbūt arī var ieripināt to bumbu kaut kā ar to rokas kustību viegli. Bet ir kāds vispār, es saprotu, ka jūs tikai ar citiem sporta veidiem, ir kāds analizējis, teiksim, tā kandola metienu, to visu to dinamiku, un kas tur ir kāda muskuļu nostrādā beigās, tā laikam nav bijis. Nu, mācu man nefestoties, es jau arī neesmu šķērpmetējis īsti, ja, un es arī nevaru par šķērpmešanu izpētīt, bet, nu, man kolēģi, cik es zinu arī, kas drusku vairāk skatās Jānis Langa grāmatu uzrakst, nu, arī viņš tālāk par tām izjūtām, kas šķērpmešanā nav, un tiešām tur šos mehānismus jau ļoti grūti noreģistrēt, ja, jo, lai to precīzi pateikt, kas iedarbojas visā ķēdē, no centra, ja, līdz beigām. To var izmērīt, pirms Nu, nē, malējā spēlētāji. Nu, droši, ka mēres, diemžēl. Ar kādi muskuļi iedarbojās, uz kuriem būtu jāstrādāt? Nē, to droši, ka daru un mēri, bet es to nezinu. Es tik zinu tos vingrinājumus un ceru, tie varētu palīdzēt. Tik smalki to biomehāniku, to varētu varbūt tiešām profesors Jānis Langa pastāstīt, kaut gan arī viņš par šķērpmešanu daudz vairāk arī. Mums bija vairākas sarunas, diemžēl arī tieši handbola tehnikas jautājumos neko tādu neuzzinājām. Jo mēs ļoti atšķiramies gan no diska metējiem, gan no šķērpmetējiem. Tur tiek likti vektori, ja? Visi jau vienā punktā, kā viņš sakārto. Mūsu galvenā problēma ir nevis, mēs nedrīkstam, ja, likt visu taisni, tad mūsu vārds arī visu priekšā. Ja? Mums ir jāmet neprognozējam. Mēs neprognozējam priekš vārdsargu. Mēs nedrīkstam vārdsargam parādīt, ka mēs tagad metīsim tur. Mums vienmēr jāpēt, vai elkonis aiziet pa kreisi bumbu pa labi, elkonis pa labi bumbu pa kreisi. Tas ir mūsu galvenais. Nu, ja es būtu treneris, es darītu ar šo bumbiņu, ļoti daudz mešanu, jā, es sagādātu vajadzīgo inventāru un dažādākās pozīcijās, ar dažādiem šķēršļiem un visādi mēģināt kaut šīs saiknes, ja šo locītavu, ja, mēģināt dažādiem un sāk šitā un nobeidz tā. Bet jūs tur jūtracīs tas, ka viņš nedrīkst svars pārsniegt mūsu bumbas svaru iznāk, ja? Nu, kam tev vajadzīgs? Ja tev grib vairāk spēku, tad vajag būs smagāk, ja, teiksim, ja? To sākuma ātrumu palielināt, bet mums sākuma ātrums ir viena runa, ja? Mums ir runa par tām nevajag. Tieši to vajag pārdomāt. Acīm redzot, ka tad mums ir tikai pirmais pamats, lai to atbūt ir vieglāks rīks. Vieglāks, ja, bet, nu, viss rīkam jābūt tik smagam, nebojāt tehniku. Ja? Gan smagum ziņā, gan vienās ziņā. Ja pumpa viegli, ja? Nu, pingpong pumpas met vai nemet, vai tukši roku. Ja? Tur vēl dabīgi, ka vajag kaut kādu. Nu, atrast, ja, teiksim. Nu, tā lieta, ja. Nu, protams, rokas bumba, sarčīt arī. Kaut gan es neesmu lasīt, loģiski, es saku, ka rokas bumba, es tagad tik, man nebija pieejama materiāla daudz, ja? Un ko es esmu redzējis, teiksim, ko es zinu šo izturību, jā. Tā atletika viss skaisti, tas tagad desmit cīņa, jā, tad ne pilnīgi visiem lekšana, gan stabilitāti uz kājām un vēl.